Jā, šim video vajadzēja sākties ar to, kā mēs kāpjam mašīnā, dodamies uz Viļņu, pa ceļam kaut kur ēdam Hesītī, pēc tam Viļņas lidost, pacelšanās gaisā, jau tumsā, un pa ceļam, kā mēs iepazīstamies, mēs ar Rikardo iepazināmies ar vienu uzbeku, pēc tam sapazināmies ar vienu gruzīnu, viens sakot, interesants ceļojums, un kā mūs sagaidīja Valērijas un Nino savā viesmājā. Šeit vajadzēja būt arī tam, kā mēs otrā dienā gājām uz Bagratī katedrāli, kā mēs ieraudzījām daudzas interesantas lietas, ēšana Magnolijā un tā tālāk. Bet, diemžēl sanāca tā, kā sanāca. Gruzija paķēra savu viesmīlību ne tikai mani, bet arī man atmiņas karti. Tā kaut kur pazuda. Bet pozitīvais ir tas, ka jūs redzēsiet dažas bildes no pirmās dienas, un pozitīvais ir tas, ka pārējā filma ir. Kaut gan arī ne bez problēmām. Atmiņas kartes nopirku jaunu, un priekšpēdējā dienā viss filmētais būs no telefona, bet tāpēc, ka man kopējot planšetē visu video, kas bija nejauši izkustējās un sabruka šai te kartei formāts. Mājās es viņu datorā atjaunoju, viss kārtībā, tas būs, ar karti viss ir kārtībā, datus dabūju, kas tajā mirklī likās jau pazaudēt, bet pēdējie mirkļi no Gruzijas, diemžēl, ir filmēti ar telefonu. Jā, vakardien pazaudēju karti. Nopirku tagad jaunu. Vienas dienas filmējums, viss ir pazudis. Nekas, sāksim no jauna. Esam kofegaleri. Dzērsim kafijas vai vēl. Uztaisīja kafiju ar visām sirsniņām. Viņš tiks pie cukri. Šitā ir laba ēstuve. Un tur ir tas cable kārts, ar kuru mēs varētu augšā uzbraukt. Čo brāl? Bail? Višu. Nu, Rič, ej. Ātri, Ričiņ. Ui, jocīgiem ir. Nesanāca, jo esot pa lielu vēju, šodien neiet uz turien augšā.
tik pie pareizās. Pareizā hačapuri. Nu, maisi. Nē, nostāv. Nu, Rikardo stāsti, kā tev garšo? Tāda jocīga. Tāda ir garšīga. Man tikai grūti ir izstāstīt. Kā garšo? Jā. Okay. Mēs ejam. Tad tev ir saplīst tas telefons. Čau. Čau, Ričs izbauda trepas, ja? Māma runāja par to graustu, jā? Jā, tās te arī bija pagājušajā. Vēl joprojām viena no labākajām ēstuvēm. Rīč, ko tu gribēsi ēst? Šašliku. Ok. Tā, mums vakariņas Magnolijā. Un mēs esam alā. Un tur pat reāli ūdens tagad. Jau var attaisāt? Mēģina. Jā, te tiešām var redzēt, kā tek tur pišķiņ. Reklāma pa televizoriju. Gaidam savu ēdienu. Mums jau sāka nest ēdienu. Pirmie ir salāti, tomāti, gurķi tādi lieli un mērcīti arī. Tā kā būs ko noēsties. Rovēs salāts, brāl? Jā. Ok. Jā, varam likt virsū. Mēs jau varam pagaršāt. Tieši tā. Cik padod sevējo ļoti? Liela porcija. Sanda testēja piparu has. Mēs viņu sagriez pa maziem gabaliņiem. Rīč, kā tev salāti? Maziem gabaliņiem. Ir ok. Garšā? Brālim atnesa hinkais. Brālis jau nevar uciesties, viņam siekals jau tek. Es domāju, mēs jau katrs paņemsim pa vienam, ne? Vici, bet visu 5 apēdīsim. No 5 neesat 3. Nē, es domāju, tev 3 mēs pa vienam, a tēt pa meitiem. Ok? Jā, ok. Tev es paņemšu vienu. Ok, ņem. Tikai ļoti karsti. Es mēģināšu šitā tī. Rikardo, testēs. Es jau zinu, kā garšo. Viņš jau ir. Ok. Bet nu? Labāk. Paldies. Mums tagad šī tāds. Liecies uz šķīvīšu. Ir garšīgs. Bet liecies uz šķīvīšu. Esam tikuši pie kebaba arī. Jā, šašliks. Rič, kā tev garšo? Bija garšīgs. Kurš tev vislabāk, šašliks vai kebabs? Šašliks. Ok. Un kā tev garšo?
Arī salāti. Viss ir garšīgs. Jā, un pēc tam šīm te lielajām pusdienām vakariņām mēs samaksājām 23 eiro. Mūsu naudā vāja viņējās 70 viņa naudiņas. Šodien solās būt interesanta diena. Brauksim uz Atkatse kanjonu, uz Prometejālu un uz Čurčelu faktoriju rūpnīcu.